Stoja. Tikai tad viņam pārsākam.好，我们快点去给塞子。Tā. Šim, kas sākam. Tā pašlaik esam 13, tad spiež pogu sēdi sākt. Tātad mums ir 9 darba kārtības jautājumi. Viens ir par mūsu attīstības programmu, kura ir jāprecizē, lai mēs varētu ielikt dažus darbus iekšā, kas mums nav programmā, un 8 lēmumi ir par ielām un par Pepijas fasādi, lai mēs varam saskaņot ar satiksmes ministriju un ar izglītības ministriju, mēs lai varētu paņemt kredītus. Tādēļ arī esam sarīkojuši šo te domas sēdi. Tā vai ir kaut kāda iebilduma priekšlikuma par darba kārtību? Ja par darba kārtību iebildumu nav, tad būtu lūgums par viņu nobalsot. Varam balsot? Tad spiež pogu, tā vien mirklīti. Tā, mēģinām nobalsot par darba kārtību. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Tad pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma par Tukuma novada attīstības programmu 22.–28. gadam par rīcības un investīcijas plānu aktualizāciju. Tātad esam precizējuši 5 rīcībās darbības. Pirmajā rīcībā esam iekļaujuši par Pepijas fasādes atjaunošanu, 4. rīcībā par Kopradas telpu pārbūvi Spartaka ielā 2A, 5. rīcībā esam ielikuši, kā runājām, par patvērtņu pielāgošanu, kur no valsts mums pašlaik paredzēts finansējums 10 patvērtnēm, 9 Tukumā, 1 Kandavā. Tad 7. rīcībā ir papildināts ar skolas ielas pārbūvi Zantē un Pils ielas pārbūvi Zenītē, un 8. rīcībā mēs esam ielikuši par siltuma efekta gāzu emisiju samazināšanu Tukuma novada pašvaldības policijas ēkā, ar cerību, ka mēs vēl varēsim realizēt šo te projektu, kas ir, kur mēs cīnāmies par valsts veco lugdu ēku. Tad papildināts ir 5 rīcības. Vai jums ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad mēģinām nobalsot. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Tā, visi 14 esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam Tukuma bērndārza un Pepija ēkas fasādes atjaunošanai, Budara pirmās kārtas īstenošanai. Tā. Tad pieteikšies uz šo projektu iepirkumā bija 3 pretendenti.
Tātad par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts Sijā Konstants, un kopā ar visiem būvdarbiem, būvuzraudzību un autoru uzraudzību nepieciešamais finansējums, lai šo projektu realizētu, ir 282. Aizņēmums ir nepieciešams 282 971 eiro. Tātad aizņēmums paredzēts realizēt ir šogad, 25. gadā, un pašvaldības līdzfinansējums ir vajadzīgs 31 441 eiro, un šī pozīcija paredzēta attīstības nodaļas stāvmē numur 47. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad būtu lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam Spartaka ielas lietas novadīšanas sistēmas pārbūvē no Celtnieka ielas līdz Raudas ielai Tukuma novadā. Tātad arī ir veikts iepirkums. Šajā iepirkumā ir uzvarējis Sijā Talsu bioenerģija. Un viņi ir notolījuši ar PVN 191 610 eiro, lai šos darbus realizētu. Ir nepieciešama arī būvuzraudzība un autoru uzraudzība, tātad kopā 196 450, un, lai realizētu, ir nepieciešams valsts kasē aizņēmums 166 983 eiro, un pašvaldības finansējums 29 467 tūkstoši. Tad arī šo aizņēmumu ņemam uz šo gadu, uz 25. Un termiņš ir 15 gadi, un līdzfinansējums ir paredzēts arī tāmē numur 120, kas bija jau plānots, kad sastādījām budžetu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums būtu balsot. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam Birstals un Peldu ielas pārbūve Tukumā. Tad arī šeit ir veikts iepirkums. Iepirkumā piedalījās 11 pretendenti. Ir, kā uzvarētājs, ir Sijā SC grupa, un nosolījuši objekti ir par 228 227 eiro. Tas ir kopā ar PVN. Tātad būvuzraudzībai nepieciešams 3980 autoru uzraudzībai un kopā tātad 234 386 eiro. Un nepieciešamais aizņēmums valsts kasē 199 228 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 35 157 eiro. Tāpatās kā iepriekšējos, tātad darbus padarām šogad, aizņēmumu ņemam uz 15 gadiem, un līdzfinansējums 25 157 eiro ir paredzēts Tukuma autoceļu fonda tāmē numur 25. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad
Lūgums ir balsot. Tā, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam vecā ķemera ceļa posma seguma pārbūve Bigaunciemā, Lapmežciema pagastā, tā izskaitā meliorācijas pārbūve un apgaismojumu tīklu īstenošanai. Tātad arī šeit ir noticis iepirkums. Iepirkumā piedalījās 6 pretendenti. Kā uzvarētājs tiek atzīts Sijā liktenis, un piedāvātā līguma summa ir 178 978 eiro. Tātad kopā ar arī būvuzraudzību un autoru uzraudzību, lai projektu realizētu, mums ir nepieciešams valsts kasē ņemt aizņēmumu 157 262 eiro. Un arī šeit paredzās darbus pabeigt šogad un aizņēmums uz 15 gadiem. Un mūsu līdzfinansējums 27 752 eiro ir paredzēts Lapmežciema mērķdotāciju sadalē par ceļiem un ielām. Tām 134. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad mēģinām nobalsot. Tā. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam asfalta saguma izbūve Vecupes, Ceriņu un Dārzniecības ielas posmā Mēngure, Tukuma novadā, tā izskaitā arī apgaismojumu tīklu izbūvē. Tātad arī šeit ir bijis iepirkums. Ir arī 6 pretendenti pieteikušies uz šo iepirkumu, kā uzvarētājs ir atzīts Sijā Brikon, kas ir piedāvājis savu summu 127 603 eiro. Kopā ar visu būvuzraudzību, autoru uzraudzību ir 131 185 eiro, un, lai projektu realizētu, nepieciešams aizņēmums 111 507 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 19 677 eiro. Arī šeit ir paredzēts realizēt visus darbus šogad, aizņēmumus 15 gadiem, un pašvaldības līdzfinansējums paredzēts Engures pagasta ceļu fondā, tā numurs 135. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūgums ir balsot. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam autoceļu Irlavas pagrieziens, Druvas un Krišāņu katlā pielas pārbūve. Tātad šeit arī bijis ir iepirkums. Iepirkumā pieteicās 11 pretendenti. Par uzvarētāju atzīts Sijā Brikonu un piedāvātā līguma summa ir 84 131 eiro 32 centi. Un, lai realizētu projektu, ir nepieciešams aizņēmums 88 946 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 15 796 eiro. Arī tāpatās kā iepriekšējos projektos paredzam šo darbus izdarīt šogad, aizņēmums uz 15 gadiem un līdzfinansējums ir paredzēts no Tāmes autotransportam numur 28. Vai ir
kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums ir balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektu Sabilas ielas posmu pārbūvu Kandavā. Tad arī šeit ir jau beidzies iepirkums. Iepirkumā piedalījās 8 pretendenti. Par uzvarētāju ir atzīts Sijā Kandavas ceļi un piedāvātā darba realizācijas summa ir 381 966 eiro. Kopā ar būvuzraudzību, autoru uzraudzību šī summa sastāv 387 968 eiro. Lai realizētu projektu, ir nepieciešams aizņēmums valsts kasē 329 772 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums ir 58 195 eiro. Projektam arī ņēmām uz šo gadu, atmaksa ir 15 gadi, un līdzfinansējums ir paredzēts no 2 tāmēm, no tāmas numur 47 un no tāmas 146, kas ir no ceļu fonda naudas. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad balsojam. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Un pārējām pie pēdējā jautājuma par atļauju ņemt aizņēmumu investīciju projektam Gāja celiņu un apgaismojumu un inženieru tīklu izbūvu Jaunpilī gar autoceļu V1458 no krustojuma ar skolas ielu līdz sociālajai mājai Lodes. Tātad arī šeit ir bijis iepirkums. Šeit konkursā piedalījās 4 pretendenti. Un kā saimnieciski izdevīgākais tika atzīts Sijā LKG grupa, kas piedāvātā līguma summa ir 518 441 eiro. Tātad kopā ar tas bez PVN. Tātad kopējā ar visu PVN autoru uzraudzību uzraudzību 645 512 eiro. Lai projektu realizētu, valsts kasē nepieciešami 548 685 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 96 826 eiro. Tātad arī realizējam šogad, aizņēmumu termiņš 15 gadi un līdzfinansējums paredzēts no Jaunpils ceļu fonda, Jaunpils un Viesap precīzāk, no tām 131. Vai ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad mēģinām balsot. Tā, lūdzu, balsojam. Modri. Modri piespied podziņu. Tā, ir, paldies. Slēdz balsojumu, visi esam nobalsojuši par. Paldies. Tātad viens kārtības jautājums visi esam izskatījuši. Varbūt kaut kādi jautājumi, kas ārpus domas sēdes. Kas tur šodien ar to slimnīcu tur aicina deputātus vai kā ir, lai citādi atkal teiks, ka